Kategorisks sveiciens visiem taipus ekrāna. Šodien parunāsim par Japāņu svecēm. Par Japāņu svecēm pirmo reizi izdzirdēju 2000. Gadu sākumā. Toreiz kā svaigums vēl skaitījās leģendārā Steva Nisona grāmata Candlestick Analysis, jeb kā tas bija, kā viņa saucās, Japanese Candlestick Charting Techniques. Vispār 2000. Gadu sākumā jūs laikam jau varat arī iedomāties, ka Latvijā ne tikai tradings, bet vispār par biržu vēl nebija tik daudz zināms. Viss, kas nāca no austrumiem, tādas lietas kā feng shui un tam līdzīgas lietas, protams, bija uzreiz populārs, un arī es, toreiz, kas vēl tikai sāka nodarboties ar tradingu, par to ieinteresējos. Principā kopš tā laika es esmu gājis vairākām transformācijām cauri, un uz doto brīdi man ir zināms priekšstats, ko var ar tām svecēm darīt, ko nevar. Un tāpēc šajā lekciju ciklā, tai skaitā arī par svecēm, mēs runāsim. First things first, tā teica viens vīrs vārdā Stevens Covejs par time managementu. No sākuma, varbūt tiem, kas nezina, kas ir Japāņu sveces, apskatīsim, kas ir Japāņu sveces, kā viņas izskatās un ko viņas vispār dara un kāpēc jums viņas vajag. Un starp citu, ja jūs nodarbojaties ar fundamentālo analīzi, es tomēr neiesaku jums slēgt ārā, jo zināmā mērā ir dažas lietas, kas noderēs arī jums. Tāpēc varbūt tīri fundamentāli analītiķi arī var paskatīties. Un tā par Japāņu sveču autoru principā tiek saukts tāds Japāņu rīsu treiders vārdā Munehisa Honma, jeb Honma, un viņš dzīvoja kādus 250 gadus atpakaļ Sakata, Japānā. Dažos avotos ir minēts, ka Japāņu sveču analīze ir radusies vēl ātrāk, 1600. Gadā, bet tomēr versija par šo misteru Munehisu tomēr liekas vairāk ticama. Un Munehisa Honma, ko viņš pirmais ieraudzīja, ja pareizāk sakot, pirmais oficiāli noformulēja to arī savā grāmatā un dažos pierakstos, ka tirgus uzvedība ir svarīgāka par ziņām. Jo tirgus reakcija ir svarīgāka par ziņām. Viņa laikos tās bija rīsu cenas, un viņš nodarbojās ar rīsu tradingu, moderns future traderis, ja tā var izteikties. Viņš pamanīja, ka, teiksim, rīsu cenas svārstās nevienmēr atkarībā, teiksim, no kaut kādiem laikapstākļiem, no sausuma vai kaut kādi bifeļu bāri viņiem tur izbradāja tos rīsu laukus vai vēl kaut ko. Bet viņš redzēja, ka tirgus gandrīz vai vienmēr ir atkarīgs no tirgus psiholoģijas. Un to mēs varam tagad redzēt akciju tirgos lieliski, ja, ka, teiksim, kādai akcijai iznāk 3. kvartāla rezultāti, viņi ir ļoti labi, un akcija krīt, vai otrādi, un pēc tam jūs kaut kādos analītiskajos rakstos varat lasīt attiecībā no tā, kas notika ar to akciju. Ja tā akcija aug uz labiem rezultātiem, tad jūs analītikā lasīsiet, ka akcija aug un traderi pērk pateicoties šiem labajiem rādītājiem, bet ja akcija krīt, tad sāksies teorijas par buy on rumors, sell on news, attiecīgi zinošie iepirka pirms tam un tagad fiksē profitu. Ja? Atkarībā no tā, kas notiek ar to akcijas cenu uz šiem rezultātiem, analītiķi savos apskatos piemeklē pareizās ziņas. Misters Munehisa to redzēja arī 250 gadus atpakaļ Japānā, un tehniskajiem analītiķiem arī patīk pieminēt, ka tirgus principā nemainās. Kas ir Japāņu svece? Te jūs viņu redzat. Tātad svece sastāv no ķermeņa, tātad saucamā body, un 2 ēnām. Dažos avotos angļu valodā jūs dzirdēsiet, viņus sauc par shadow, jeb par wick, ja? Bet principā vairāk viņus sauc par shadow. Ja? Un tātad ir reālais ķermenis un ir augšā un lejā tātad šīs ēnas. Sveces var būt zaļas un sarkanas,
vai baltas un melnas. Nu, principā jūs viņus varat krāsot, kā jūs gribat. Mūsdienu chartinga softi viņi piedāvā krāsot kaut vai violetā krāsā, bet oficiāli viņas ir vai nu zaļas, un sarkanas, vai baltas un melnas. Tātad, ja svece ir zaļa, tad tajā dienā vai laika intervālā, ko šī svece attēlo, tirgus ir audzis. Ja svece ir sarkana vai attiecīgi melna, tad tirgus ir kritis. Tātad galvenie punkti, jeb līmeņi uz šīs sveces ir. Tātad jūs redzat atvēršanās cena, aizvēršanās cena, dienas maksimālā cena un dienas minimālā cena. Tas ir tajā gadījumā, ja jūs sveču grafiku šajā gadījumā izmantojat dienas timeframe'ā. Bet tas nenozīmē, ka viena svece nevar attēlot arī to, kas notika tirgu 5 minūšu laikā, tad tas būs 5 minūšu sveces, pusstundas sveces, 30 minūšu sveces, nedēļas sveces, var uzlikt pat gada sveces. Un šajā gadījumā tātad šīs vērtības ārzemju saitos jūs redzēsiet arī tādus terminus kā OHLC, jeb Open High Low Close, ja? Tātad pirmie burti no šiem angļu vārdiem. Tātad mainot timeframe, mainīsies arī vērtības šīm svecēm. Nu, principā, kā cilvēki, kāpēc nonāca līdz sveču attēlojumam, ir tas, ka, ja teiksim, mēs paskatīsimies tagad vienu šādu te līniju grafiku, un principā, jebkurš iesācējs, investors, traderis, ja, nu, viņš tomēr sāk ar līniju grafiku, jo neviens nepiedzims pa ģēniju, un viņš nezina, ka uzreiz jāskatās sveču grafiki. Tātad, ko mēs šeit redzam? Mēs redzam pasauli, nu, es teiktu, viendimensiju, nu, maksimums 2 dimensiju veidā. Tad mēs redzam, ko mēs redzam dotā timeframe pēdējo cenu. Tad, ja mēs uzliekam līniju grafiku uz dienas grafikiem, attiecīgi mēs redzam pēdējo dienas cenu, jeb close. Kas notika dienas laikā, mēs galīgi nezinām. Bet tas ir tā kā skatīties uz tirgu, teiksim, izmantojot tikai vienu dimensiju, nu, jeb jums ir 2 acis, nu, jūs skatāties tikai ar vienu aci. Un tagad salīdziniet, tas ir grafiks jau sveču formātā. Grafiks ir sudrabs, ja? Nu, es tā intereses pēc uzliku jums sudrabu, bet to var uzlikt arī Latvijas akcijas vai Lietuvas akcijas vai jebko citu. Ko mēs šeit redzam? Uz līniju grafiku mēs redzam, piemēram, šajā dienā, ja, tirgus vienkārši faktiski nekur nav bijis. Ja, tad aiztaisījies kaut kur tur uz to 16 dolāriem, bet, ja mēs uzliekam sveču grafiku, tad mēs redzam šo garo ēnu, un tad mēs redzam, ka diena ir bijusi ļoti volatīva, un tad cena dienas laikā ir uzkāpusi gandrīz līdz 16,4. Tātad to mēs neredzētu, ja mēs skatītos tikai līniju grafiku. Tātad bez visa tā, ja jūs neizmantojat citas sveču grafiku piedāvātās iespējas, un tas ir patērnu analīze, par ko mēs runāsim nākošajā lekcijā, tad pirmais, vienkārši jūs redzat, ka sveču grafiks piedāvā labāku atskatu uz vēsturiskajiem notikumiem. Jūs varat redzēt, cik volatīla ir akcija, un tā teikt, ar vienu acu uzmetienu. Jūs redzat, kā katru dienu akcija tur mētājās no augšas uz leju, un vai viņai patīk aiztaisīties ciet augstāk, aiztaisīties ciet zemāk. Un, piemēram, man ir viena no stratēģijām Amerikas tirgu, es izmantoju tādu setupu, saucās Opening Range Breakout, kad, teiksim, no rīta cena atverās ar gapu uz leju, un pēc tam tas gaps aizpildās. Un tad jūs varat tirgot gapa aiztaisīšanas virzienā. Un tad tās akcijas, kurām patīk aiztaisīt gapu, diezgan labi ir redzamas uz sveču grafikiem. Tad šādām akcijām parasti dienas lows ir atvēršanās cena.
Un ja tādas dienas jūs redzat daudz uz grafika, nu tad šo akciju var, teiksim, likt kaut kādā savā day tradinga listā. Tad sveču grafiks dod iespēju diezgan daudz saprast par akcijas raksturu, neveicot kaut kādu detalizētu analīzi. Un tas nodara arī fundamentālajiem analītiķiem. Nu, ejot dziļāk, jūs varat redzēt, ka literatūrā un internetā ļoti daudz informācijas, teiksim, dažādas sveces, ir ar dažādiem mistiskiem nosaukumiem, ir piemēram Marubozu, kad svecē vispār nav ēnas, kad dienas augstākā un zemākā cena ir vienāda ar minimumu un maksimumu. Interesanti ir doji. Man ļoti patīk doji patērni, jo it īpaši, ja viņi ir, teiksim, kaut kādu ilgstošu trendu virsotnēs, vai downtrendu, vai uptrendu virsotnēs, ja parādās kaut kāds long-legged doji, kā šis te, nu tad var domāt, ka, teiksim, tas trends varbūt ir pienācis uz beigām, un buļļi vai lāči sāk zaudēt, tad cena dienas laikā ir augusi, un pēc tam pagriezusies un nokritusi, ja? Tātad, ja, piemēram, kaut kāda uptrenda augšpusē ir Gravestone doji, nu tur var sākt domāt, ka buļļi sāk zaudēt. Principā, ja neko neizmanto citu, kā tikai sveču grafikus, vēsturiskā grafika attēlošanai, jau tad jums būs zināmas priekšrocības par citiem traderiem, kuri skatās tikai līniju grafiku. Jūs varēsiet redzēt, cik volatīla ir akcija. Vai viņai patīk atvērties zemāk un pēc tam aizpildīt dienas laikā to gapu un aiztaisīties augstāk. Jūs varēsiet redzēt, cik šī akcija vispār ir volatīla un, teiksim, vai ir vērts tagad pirkt uz doto brīdi vai, teiksim, pagaidīt vakaru. Tātad šīs priekšrocības ir vērts izmantot pat, ja jūs veicat akcijas atlasi pēc fundamentālajiem rādītājiem vai metot šautriņas sienā vai neko. Tad tomēr, ja jūs interesē vairāk, tad attiecīgi setupi, tradinga sistēmas, kuras var veidot uz šiem setupiem, cik statistiski uzticami ir šie sveču setupi, nu tad to apskatīsim nākamajā lekcijā. Bet pagaidām visiem uz redzēšanos. Atā!